Cienījamie kongresa delegāti un viesi, mans uzdevums ir likt jums priekšā ļoti tādu, var teikt, nepolitisku, ļoti triviālu dokumentu par Latvijas komitejas vēlēšanu nolikumu. Un tomēr es aicinu jūs ar vislielāko nopietnību attiekties pret šo dokumentu, pārdomāt. Viņš nav garš, jo patiesībā ļoti daudz kas no tā, ko pilsoņu kustība tālāk varēs izdarīt, ko varēs izdarīt pilsoņu kongress, būs atkarīgs no tā, kā un kādu mēs ievēlēsim šo pastāvīgi darbojošos pilsoņu kongresa institūtu. Tātad sameklējiet savās mapītēs projektu Latvijas komitejas vēlēšanu nolikumu. Un es iepazīstināšu ar projektu tekstu. Tātad pirmais punkts. Definē Latvijas komiteja, kas tā ir. Latvijas komiteja ir Latvijas Republikas pilsoņu kongresa pārstāvniecība, kas darbojas kongresa sesijas starplaikos un ko aizklātā balsošanā ievēl Latvijas Republikas pilsoņu kongresa savā pirmajā sesijā. Otrais. Latvijas komitejas skaitliskais sastāvs ir 51 cilvēks no balstiesīgo kongresa delegātu skaita un 5 cilvēki no delegātu skaita, kas kongresā piedalās ar padomdevēju balstiesībām. Trešais. Kandidatūras Latvijas komitejai tiek pieteiktas kongresa 30. aprīļa vakara sēdes laikā un rakstiski iesniegtas sekretariātā. Kandidatūras pieteikumu iesniedz jebkurš kongresa delegāts, iesniegumam pievienojot kandidāta piekrišanas apliecinājumu. Tātad, ja viņš nepiesaka sevi. Savu kandidatūru var atsaukt līdz 30. aprīļa, tas ir šodienas vakaras sēdes beigām. 5. Iepazīstināšana ar kandidātiem notiek kandidātu izvirzīšanas laikā un kongresa sēžu starplaikos. 6. Vēlēšanu biļetenus sagatavo kongresa sekretariāts un delegāti tos saņem pret parakstu pirms 1. maija rīta sēdes sākuma, tas ir rīt no rīta. 7. Varbūt gramatiski pareizāk, delegātam ir 21 balss. Biļeteni, kuros balsots par lielāku kandidātu skaitu, tiek atzīti par nederīgiem. 8. Kongresa delegāti, kas nevar piedalīties balsošanā, iesniedz sekretariātam savu atbalstīto kandidātu sarakstu pirms vēlēšanām. Un 9. 51 plus 5 kandidāti, kur saņēmuši visvairāk balsu, ir ievēlēti Latvijas komitejā. Es gari nereferēšu, tāpēc, ka es domāju, ka tas ir līdz galam skaidrs dokuments un tur gari komentāri nav vajadzīgi. Vienīgi to, ka šeit varbūt ir mazliet gramatiski, neprecīzi neveiklu formulējumi, bet tas nav būtiskākais. Būtiskākais es aicinātu kongresa delegātus izteikties par pašu šo vēlēšanu principu. Jo mēs būtībā savās politiskajās organizācijās un kustībās, kādas mums līdz šim ir bijušas, parasti esam balsojuši par visu, ievēlamās komitejas sastāvu. Šajā gadījumā tas būtu par 51 komitejas locekli. Tomēr Pilsoņu komitejas redakcijas komisija izšķīrās par to, ka likt jums priekšā šādu atšķirīgu jaunu balsošanas principu, kur katrs balso tikai par 21 komitejas locekli, rēķinoties ar to, ka mēs katrs 51 cilvēku nepazīstam pietiekami labi, lai varētu par to nobalsot. Un tātad izvēlēties 21, par ko mēs tiešām varam būt droši un zināt, kas tie ir par cilvēkiem. Un tad no šiem 21, ko katrs mēs zinām, izveidot caur vairākumu izveidot šo Latvijas komiteju. Es aicinu ar ļoti lielu atbildību uztvērt šo necilo vēlēšanu nolikumu, kā arī pašas vakarā paredzamās Latvijas un rīt no rīta paredzamās Latvijas komitejas vēlēšanas, jo faktiski tās ietāpins, uz kuras mēs varēsim celt savu nākotni,
būs tikai Latvijas republika un tas sargs, kas sargās šo republiku. Tā lielā mērā būs Latvijas komiteja, jo daudz grūtāk būs savākties kongresa delegātiem, lai sasauktu sesiju. Parasti jau to darīs Latvijas komiteja. Un kā sargam sargtornī, tai ir jābūt gan modrai, gan drosmīgai, gan gudrai. Un Dievs nedod mums sargu, kurš būtu niegains vai uzpirkts vai nodevīgs, tāpat kā nedod mums sargu, kurš būtu muļķis un kurš celtu trauksmi tad, kad naidnieki tikai rēgojas un tur, kur patiesībā viņi nemaz nav. Tātad es aicinu pārdomāt šo nolikumu, iesniegt savus priekšlikumus, izteikties varbūt arī par šo 21 balss principu un pāriet pie, attiecīgi pieņemt šo dokumentu. Paldies, Vairākais. Es to nevienu viņas bažas neapstiprinājāt, jo ik neviens no kongresa delegātiem nav pieteicies debatēs par šo jautājumu.